rallija apskats kopā ar Pirelli. Latvijas čempionāts rallijā pēc 2 ziemas rallijiem Tartu un Gulbenē iegājis vasaras fāzē. 3. čempionāta posms un 1. Grāns rallijs šogad jau 32. reizi notiek Viduskurzemes skaistākās pilsētas Talsu apkaimē, tur, kur mirdzošām ierādus Mordangas ezeri un ikdienišķais Strāzdas tramplīns gaida zemu lidojošu zirgspēku simtus. Lai arī Talsa 2003 sastāv no tikai 10 ātrumposmiem, no kuriem 2 nosprausti CVS cross trasē, par vieglu šo ralliju nesaukt pat visdrosmīgākie piloti. Talsa vienmēr ir bijis viens no ātrākajiem rallijiem. Eļu ugunī pieliek Krievijas autosportistu dalību rallijā, lai gan viņi paši par savām iespējām izsakās visai pieticīgi. Iepriekšējos 2 čempionāta posmos uzvarīs cīnīja Ivars Vasaraudis un Valdis Spredzis, kuru A-grupas Mitsubishi Latvijas ieskaitē īsti nemaz nebija konkurences. Otrais labākais kopvērtējumā Mārtiņš Balodis Talsos brauc tikai kā nulles ekipāžu kopā ar Gatu Panavu, kura Renault tiks sasist treniņos nedēļu pirms rallija. Tā kā Balodis piedalās sacensībās ārpus ieskaites, reālākas iespējas kāpt uz piedestālu parādās N4 grupas braucējiem Armandam Maspānam, Viktoram Ļebedevam un Aivim Eglem. 1600 kubikcentimetru klases līderim Mārim Neikšānam nāksies pierādīt, ka viņš patiešām var stāties pretim tik pieredzējušiem braucējiem kā Egils Sīle, Ivars Norberts un Ziedons Bečs. Līdzīgi pasaules rallijam Talsa sākas ar īsu superspeciālo posmu CVS trasē. Zinot, ka pirmā diena noslēgsies ar paralēlo sacīksti, daudz skatītāji izvēlas grunts ātrumposmus, kaut arī lēcieni pirmajā ātrumposmā ir uz goda. Pirmais no 2 ātrumposmiem Mordangā liek nojaust, ka visi Talsu rallija ātruma rekordi atkal tiks uzlaboti. Komandas R-Evolution Racing iegādātā Ford Escort VRC debija sākumā izdodas, jo Matīs Mežaks un Arnis Ronis pieveic Mordangu mazāk nekā 7 minūtēs, kas līdz šim nevienam vēl nebija izdevies. Nelīdz neizmaiņas trasē, ne ātrums lāpētājs. Vasaraudis katrā ātrumposmā zaudē arvien vairāk sekundžu Mežakam, N4 grupa grūstās savā starpā, taču tikai līdz ātrumposmam numur 3, kurš ir ļoti sarežģīts un pilns ar bīstamām vietām. Šeit ātrāks par Vasaraudzi ir Aivis Egli, kuram rezultāts gan maksā norautu bamperi. Taču Talsu etapā čempionātā atgriezies Jānis Vorobjovs un Guntis Ervalds ar teicami sagatavotu un koši dzeltenu Mitsubishi Evo. Viņu iekrātās sekundes Mordangā 1 neļauj atslābināties nevienam no N grupas sportistiem. Latviešu uzdotajam tempam pūlis turēties līdz arī ātrākais viesis no Krievijas, Staņislavs Grjazins, tomēr pagaidām veltīgi. Apvienotās A un N2000 klases ekipāžu gluži kā latviešu parunā no vilka bēgot uzskrējuši šlācim. Tomasa Tolcepa nepārspējamais golf kikkārt Talsos gan neparādās, taču skaidrs pretenzijas uz pirmo vietu izrāda liepainieks Mārtiņš Būčiņš, kurš tikko sēdies pie 300 zirgspēkus jaudīga Ford Escort kitkāra stūres. Tomēr kitkāra specifika pirmajos ātrumposmos neļauj Būčiņam īsti saprasties ar jauno auto. Kā jau bija gaidāms, fantastisks ātrums ar priekšpiedziņas automobīlu attīst Ivars Cauni un Krišjāns Cauni. Tomēr Mordangu par viņiem gandrīz 4 sekundes ātrāk nobrauc Gatis Vecvagars un Juris Sprūda ar Renault Clio no komandas Spitz Racing Team. Saudabīgi buferzonu starp pilnpiedziņas un pārējām mašīnām izveido Aigars Ļebedovs un Jānis Beļakovs. Mazliet eksotiskais un tādēļ publikai jo tuvākais Audi Urquattro cieši turas līderu grupas aizmugurē un atstāja tālu iepakaļ pārējās R13 grupas ekipāžas. 1,6 litru grupā īstu klasi rāda Egils un Māris Īles. Volkswagen Golf motoram garos eksperimentos beidzot atrast īstā dziesmu, un dzieda vai raudi Siguldas slavenākie autosportisti rallistu žargonā runājot, ved tuvākajiem konkurentiem pa 2 sekundēm katrā ātrumposmā. Grupas līderis Neikšāns cenšas nepalaist Īles garām tāpat kā rallijā Sārma, taču velti. Arī Ivara Norberta pieredze Talsos ir lielāka nekā Mārim, un Toyota Corolla ir ātrāka visos ātrumposmos. Tikai nedaudz lēnāks par īlēm sākumā ir Ziedons Bečs, taču zaļās Corollas līdzutējiem drīz vien jāķers pie nervu zālēm, jo 3. ātrumposmā mašīnas salons pieplūst ar dūmiem un neliels ugunsgrēks atstāja Beču ģimenes skatītājos. Taču līdz pirmās dienas beigām vēl palikuši 2 ātrumposmi – Mordanga 2 un kupli apmeklētās paralēlās sacīkstes. No rīta piešautais Mordangas Dobs 2. aplī izvēršas ātruma atrakcijā. Katra ekipāža uzlabo savu rezultātu pat par 10 sekundēm, bet Mežaks uzstāda absolūto Talsu klasikas rekordu – 6 minūtes 50,4 sekundes. Pirmā rallija diena beidzas ar pārliecinošu Mežaku pārsvaru pār 2. vietā esošo Vasaraudzi – gandrīz 42 sekundes. 8 grupā sacīkstes notiek it kā 2 apakšgrupās, jo Kondrāts, Sokolovs un Krieviņš netū nav tik ātri kā kopvērtējuma līderi.
Kā pierādīdams, ka krievi ātrāk par latviešiem adaptējas svešos apstākļos labāko laiku N4 grupā, pēkšņi parāda Staņislavs Grjazins. Vorobjovs diezgan mīksto trasi veic ātrāk par Ļebeģevu un atņem Liepainiekam 3. vietu ar nieka pusotras sekundes pārsvaru. Aivis Egle 2. gadu pēc kārtas izrādās ātrākais un ar stiprākajiem nerviem šaurajos CVS līkločos un piedevām veic 1,8 km garo distanci par 4 sekundēm ātrāk nekā pagājušajā gadā. 3. vietu CVS trases posmā pilnīgi negaidīti izrāva Aivars Rudzīts ar priekšpiedziņas Ford Focus un pārsteig gandrīz visas pilnpiedziņas mašīnas. Tomēr tas nelīdz viņam apsteigt Kasparu un Armanu Šimkus, kas startē vienā komandā ar Ivaru Caunu. N4 grupā saspringzinājums neizklīst līdz pat dienas beigām un niecīgās laika atstarps liks vīriem pa īstam svīst arī nākamajā dienā. Mārtiņš Bučiņš gandrīz kļūst par piemēru apgalvojumam, ka superspešā posmos visu var tikai zaudēt, nevis kaut ko vinnēt. Tomēr Ford Kitkārs paliek uz visiem 4 riteņiem un Bučiņš pirmo dienu pabeidz ar 15 sekundžu atrāvienu no Vecvagara un vēl lielāku no Caunas, kura Honda Civic Type R sāk parādīties neliela ātrumkārbas problēma. 1600 kubikcentimetru konkurencē absolūti ātrākie ir brāļi Īles. 1,6 litru grupā Siguldas ekipāžas pārsvars ir acīm redzams, un ja tehnika nepievils, 2. dienā tas tikai palielināsies. 2 litru konkurencē ir skaidrs tikai tas, ka nekas nav skaidrs. Bučiņa Kitkāram ir tehnisks pārākums, taču Vecvagars un Cauna vēl nav tikuši skaidrībā, kurš īsti ir ātrākais. Un tā pirmā Talsu rallija diena parādīja, kas ir visticamākie uzvarētāji atsevišķās klasēs un rallijā kopumā. Taču priekšā vēl 2. diena ar pretējā virzienā pagriezto Strazdas ātrumposmu un supergaro Siemens dopu. To, ka rallijas beidzas tikai tad, kad tas tiešām beidzas, vissāpīgāk izjūt tās 12 ekipāžas, kas izstājās jau pirmajā dienā. Pēc pirmajiem 5 ātrumposmiem Mežaks ir pārliecinošs kopvērtējuma līderis, kamēr Vasaraudzim jāuzmanās no ātrākiem N4 grupas pilotiem. Pirelli, pārējais ir gaumes lieta. Nenāk vaļā, iepūt! Autobusu pakalpojumi Miss Robina. Augsta līmeņa komforts. Atgriežamies rallijā Talsa 2003. 3. Latvijas čempionāta etaps, 2. diena, 6. ātrumposms Pastende. Labā ziņa ir tā, ka joprojām spīd saule, mazliet sliktāk, ka ceļi tomēr nav tik cieti kā pagājušajā gadā un līkumos ātri izmaļas dziļas rises. Mežaks joprojām ir ātrākais un pieliek savam handikapam vēl 8 sekundes. Toties Vorobjovs grupā pamatīgi zaudē visiem tuvākiem konkurentiem, uzrāda tikai 8. labāko laiku un palaiž priekšā gan Ļebeģevu, gan Egli. Rallijas nevedas arī Armandam Maspānam, kas kopā ar Vasaraudzi startē Skandija auto rallija tīmu. Viņš par 5 sekundēm atpaliek no 3. tajā pašā komandā braucošā 7. paudzes Evolution, ko pilotē igaunis Maits Merilo. Ivars Cauna ātrajā Pastendes gabalā atvinnē 4 sekundes Vecvagarām un izvirzās 2. vietā 2 litru klasē. Vakardienas varonis CVS trasē Aivars Rudzīts finišu sasniedz ar ieslēgtiem avārijas signāliem, un nākamajā ātrumposmā Kaspars Šimkus no Honda komandas ir brīvs no konkurences. Neticamu rezultātu uzrāda Māris Neikšāns. Kaut arī jaunais rallis kļūdās dažas pagriezienus pirms finiša, viņam padodas labākais rezultāts savā grupā 6. ātrumposmā. Tomēr kopvērtējumā VAZ 2.108 vēl ar vienu netiek līdz ne Īlem, ne Norbertam. Slavenais Strazdas ātrumposms šogad notiek pretējā virzienā un līdz ar to ir pārsaukts par laucieni. Ātrumu gan tas nemazina. Mežaks izlidot cauri bīstamajam posmam ar vidēju ātrumu 127 km/h, kas liecina par iespaidīgiem maksimāliem ātrumiem. Uzticēšanās VRC mašīnas tehniskajām iespējām auga augumā. Turklāt Vasarauģa Mitsubishi pavisam nepiemērotā brīdī sāk karst motors. 7. ātrumposmu Skandija auto pilots veids tikai 8. un Ļebeģevs atpaliek no viņa mazāk nekā par 8 sekundēm. N4 grupas ekipāžas šobrīd šķir nevairāk par 5 sekundēm. Egle, Vorobjovs un Grjazins gaida, kad otrs kļūdīsies, jo vēl ātrāk braukt laikam nav iespējams. 8. ātrumposmā Lībaga tiek pārsists 2002. gada labākais laiks. Lietuviešu Rokalipēķi uzrādītās 6 minūtes un 36 sekundes šķiet nieks salīdzinot ar Mežaka rezultātu – 6 minūtes un tikai 9 sekundes. 2. ātrākais izrādās Grjazins, taču Vasaraudzis zaudē viņam tikai 1 sekundes desmitdaļu un atkal iegūst nelielu pārsvaru pār Ļebeģevu.
Caunas Hondai sāk streikot ātrumkārba, un gal galā Vecvagars ar Renault iegūst mikroskopisku pārsvaru pār 13-kārtējo Latvijas čempionu. 1,6 litru klasē Māris Neikšāns ir kā otro elpu ieguvis, un pa sekundītei vien deldē atstarp no grupas līderiem. Pēc pirmā dienas ātrumposma problēmas ar bremzēm parādās Aigara Ļebedoka Audi, un viņš sāk zaudēt nākamajam ātrākajam F13 klasē Raimondam Strokšam. Viņš šķir nedaudz vairāk par minūti. Taču vairāk nekā 4 minūtes priekšā atrodas Mežoks un Ronis, kuriem atlicis tikai uzvarēt. Pirelli. Pārējais ir gaumes lieta. Nenāk vaļā, iepūt! Autobusu pakalpojumi Miss Robina. Augsta līmeņa komforts. Uzvarēt Talsos ir prestiži. Būt ātrākiem šeit nozīmē ko vairāk nekā vienkārši sekundes. Talsos kļūdās pat vislabākie, un ātrumposma kļūdas diemžēl nepiedod. Otro reizi veicot laucienas posmu, Mežoks par ātri piecēt līkumu iekšmalu, kosmiski ātrais VRC Fords paceļas uz 2 riteņiem un kūleņojot iebrūk pretējās puses celmos. VRC mašīnas ir ļoti ātras un pat ļoti ātras. Viss neiznāca tā kā gribējās. Nu jā, bišķiņ viens līkums neiznāca tā kā gribējās. Sākām eksperimentēt ar to aktīvo tiltu priekšā un laikam bišķi pa daudz pārregulējām. Vēl nebijām pieraduši pie mašīnas, ka viņi tik ātri brauks caur līkumiem. Kurā dopā radās tā pārliecība par to, ka tā mašīna spēja vairāk tieši ceļu tādu diferenciāļu? Nu, cross trasē pirmajā. Viennozīmīgi, jo visiem garajiem sešniekiem cauri viņi brauc pilnīgi savādāk. No sākuma prāts vispār nespēja aptvert, kāpēc tik ātri viņi brauc caur līkumiem, vai arī pareizāk sakot, kāpēc tik lēnām brauc, ja viņi turās vēl labāk. Novērtējot šobrīd zaudējumus provizoriski apmēram kā, kurzem viss būs labi? Nu, es domāju, CS viss būs labi. Pašam par pārsteigumu par ralli līderi pēkšņi kļūst Vasaraudzes, taču ekipāžu moka aizdomas par dzinēju. Vai tas spēs izturēt gandrīz 34 km garo pēdējo ātrumposmu? Un liktenis novēršas arī no otras līdera ekipāžas. Vasaraudži un Spreča Mitsubishi kūpēdams kā tvaika katls pabeidz ātrumposmu, gan jau zaudējis cerību uz pirmo vietu. Taču auto noslauc blakus tiesnešiem un ralli pabeidz trosē. Un tas nozīmē tikai vienu – neieskaitīts. Pēdējos 34 kilometros neiespējamo paveic Jānis Vorobjovs, vidēji atvinējot 0,8 sekundes uz kilometru un par 10 sekundēm labojot 2002. gada labāko rezultātu, viņš apsteidz Grjazinu un pats galvenais arī Aiju Vegli, tā zaudējot ralli uzvarētājiem tikai pusotru sekundi. Tiesa Egli no Vorobjova finišā atpaliek vēl mazāk, par 1,2 sekundēm. Līdz ar to pirmo 3 vietu ieguvēja Talsu rallijā, sadala savā starpā arī N4 grupas balvas. Un tā viss ir galā. Vorobjova varoņdarbs pēdējā dopā ļauj viņam atstātais sevis Aiju Vegli. 6 ātrākie Talsos ir arī ātrākie N4 grupā. Aigara Ļebedoka Audi tomēr iztur līdz galam un atnes uzvaru R13 grupā. 2. vietā Strokšs, 3. Vilnis Tālbergs. Mārtiņš Bučiņš ir pārliecinoši ātrākais A un N2000 grupā un 8. kopvērtējumā, kas ir apsveicams rezultāts Kitkāra pirmajai sacīkstei. 2 vietas tālāk kopvērtējumā finišē Gatis Vecvagars. Renault Clio, kaut arī ar pārkarsušu motoru, šoreiz izrādījies izturīgāks par Honda Civic, taču pilots Ivars Cauni tik un tā ir apmierināts ar sasniegto pirmajā rallijā. Tūliņais Caunis ierindojas arī otra Honda ar brāļiem Šimkus. Nacionālajā klasē līdz 2 litriem ātrākie Talsos izrādās Viesturs Pilgas ar Opelu, Ivo Ķilpis ar VFTS Ladu un Arjans Gutmans ar Golfu. Gan Renault, gan Honda līdz beigām tika ar tehniskām problēmām. Gatis Vecvagars šoreiz aizmirsis mājās riska drošinātājs un tāpēc zaudējis daudz jaudīgākiem Bučiņu Kitkāram mazāk par minūti. Sacensību 1600 klasē, precīzāk R10 grupā pēdējā ātrumposmā izvēršas pilnīgā drāmā. Egija Līles Volkswagen paliek stāvot trases malā, jo izbeidzas motors un ekipāžu nolem izvairīties no vēl dārgāka remonta. Neikšāns paliek acis pret aci arī ar Norbertu, kuram šādā pārbaudījumā ir jūtams priekšrocības. Taču Toyota nelaimīgi pārsit riepu, Norberts zaudē vairākas minūtes un Neikšāns, kura vāz arī knapi iztur līdz beigām, iegūst savā kontā vēl 10 uzvarētāju punktus. Neikšāna uzvara nenokrita no gaisa, taču Sanceņš Ķibels viņam palīdzēja pašā pēdējā brīdī. Norbertam jābūt laimīgam par to, ka viņam vispār izdevies finišēt un pat 2. vietā R10 grupā. Krievijas labākais rallis savā klasē Genādijs Broslavskis ar savu 1,6 litru Citroen Saxo ir ieskaitīts citā grupā, kurā arī vienīgais finišē.
Tomēr starp vienu tilpumu automobīļiem viņam ir otrā vieta un milzums pozitīvu emociju. Дорожки, достаточно тяжелые вот сейчас, вот к концу гонки. Но все равно мы в положительном шоке, если можно так сказать, потому что мы первый раз едем в Прибалтике, и я думаю, что мы будем стремиться ехать все ваши гонки, это супер. Uzvaru Talsos palīdzējis Viktoram Ļebeģevam ieņemt 3. vietu čempionāta kopvērtējumā, tomēr tikai 2. vietu N4 grupā, jo 2 uzvaras un 5. vietu Talsos palīdz saglabāt līdera pozīcijas Armandam Maspānam. Pārējās klasēs punktu starpība ir neliela un stabilu līderu pagaidām nav. Tas pagaidām viss, atvadamies no Talsiem un nākošais tiksimies Cēsīs. Tas notiks tieši pirms Jāņiem. Pirelli. Pārējais ir gaumes lieta. Nenāk vaļā, iepūt! Autobusu pakalpojumi Miss Robina. Augsta līmeņa komforts.